uzmešanas veidi parādīšu mazu paraudziņu. Šo pirmo aptinam padatiņu, kā parasti jūs darat. Ar slīdošo mezglu es vienkārši šādi paņemu un šādi. Un tad pirmais valdziņš ir kā parasti, un otrais no iekšpuses apkārt šeit un izvelkot. Pirmais kā parasti atkārtojās, un otrais no iekšpuses šeit izvelkot. Pirmais kā parasti, nākošais no iekšpuses šeit izvelkot. Un tad izveidojas tāds smaka ķēdīti. Pa divi valdziņi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bet jūs varat arī adīt, vienu labis, vienu krēlisku, vai divu labis, divu krēlisku. Un elastīgāks uzmetums sanāk. Vienu parasti un otru no iekšpuses. Vienu parasti, otru no iekšpuses.